Šodien ir pieņemts pilsētas budžets 2013. gadam. Tas ir pieņemts decembrī, lai pašvaldības struktūras un pilsētas struktūras varētu strādāt jau no 1. janvāra normālā režīmā, plānot savu darbu. Prioritātes nākošā gada budžetam ir pieaugums darba algu fondā 10%, izglītības, sociālās, kultūras, komunālās sfēras, arī policijas darbiniekiem, un tas ir faktiski solījuma izpilde, jo krīzes laikā darba algas fonds tika samazināts, un nākošā gadā tiek ieviestas vairākas lietas, kuras nav iepriekš bijušas. Tas ir atbalsts ģimenēm, piedzimšanas pabalsts, un skolas soma un citas, teiksim, iespējas, lai jaunām ģimenēm būtu Liepājā komfortablāk un ērtāk un finansiāli izdevīgāk. Tā ir tāda jauno ģimeņu piesaistes programma, kura maksās pilsētas budžetā vairāk kā 200,000 latu. Nākošais pilsētas budžetā mēs plānojam nākošajā gadā, protams, turpināt arī iesāktos projekts, piemēram, tramvaja izbūve, pilsētas apgaismošanas sistēmas izbūve. Tad visi lielie projekti nākošajā gadā turpinās, un pilsētas budžets turpina to atbalstīt. Jāsaka, ka budžets nākošam gadam nav īpaši lielāks, tajā pašā laikā mēs daudz ko varam ekonomēt, jo iepriekšējos gadus mēs esam daudz darbus paveikuši tā, lai varam ekonomēt siltumenerģiju, apgaismas izdevumu, arī rekonstruējot ielas, mums ir mazāk izdevumu uz bedrīšu lāpīšanu un ielu uzturēšanu. Līdz ar to mēs vairāk līdzekļus varam ieguldīt pozitīvām lietām, uz tām, ko liepājnieki domi ir aicinājuši, jau minētajām ģimeņu atbalsta programmām un mikrorajonu sakārtošanas programmām, kā arī soliņu programma pilsētā, ko arī pensionāru apvienības ir lūgušas. Un nākošajā gadā, izvērtējot vēl pilsētas budžeta izpildi uz 1. janvāri, mēs vēl lemsim par papildus investīcijām pilsētas sakārtošanā, bet tas jau notiks februārī, un tas ir tas nākošais solis, ko mēs varēsim lemt nākošajā gadā. Bet pie reizes gribu visiem novēlēt priecīgas Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu.